Vai Mārtiņš varētu būt tas X cilvēks, kurš paņem šogad čempionātu? Ja viņš spēlēs tā paklausīgi, tā kā viņš to dara, kur mēs esam visu sezonu kopā strādājuši, tad viņš noteikti arī var paņemt čempionātu. Tā, pēc 7 spēlēm esam atkal kopā ar Rihardu atgriežušies pie rezultātiem, izanalizēt situāciju. Nu, skatāmies tā. Par sievietēm mēs šodien nerunāsim, tur nekā jauna nebūs, tur ir viena pati vēl projām Viktorija. Bet viņai vidējais nav mainījies? Viņai paliek viens pats, kā mēs to saucam par stabilitāti. Viņai bija viena spēle 185 pēc tam, kad mēs runājām ar tevi, bet kāpēc nemainās? Viņa nokritusi ideāli atpakaļ summā. Okay. Iespējams bija zema spēle. Sanāk, ka mēs gaidīsim viņu pēc šīs spēles, kā viņa paliks uzlabos vai nē. Pa jauniešiem. Mēs redzēsim beigās, iekš video diez vai mēs to uzfilmēsim. Tieši tā. To jums jāskatās, tad ir protokolu. Jaunieši joprojām trietā cīnās, kāds uzlabo, kāds paliek turpat, kur ir. Priekš jaunā Artūra Karpoviča vispār rezultāts priekš pirmā turnīra ir cienījams. Jā, viņš tiešām cīnās, puisis arī viņš jau saistās arī diezgan komfortabli uz celiņa, tāpēc malicis Haralds pievilkus uz garās eļas. Tieši tā. Iesim tālāk. Iesim pie vīriešiem, kur mēs varam pagaidām apspriest top 8, kaut arī top 10, top 9 ir diezgan tuvu. Atgādājam to, ka pēc 6. spēles mēs bijām šeit kopā. Mēs pēc 5. šeit bijām. Mēs bijām pēc 5. spēles, un tajā brīdī Elvis bija 1. pozīcijā, Mārtiņš bija 2. un Inns bija 3. pozīcijā. Redzam situāciju pēc 7 spēlēm, kad ir pamainījusies situācija. Mārtiņš ar Elviju šobrīd dala 1. vietu ar vienādu vidējo 97,14, kas ir diezgan labi, ņemot vērā to, ka šodien smagi iet spēlētājiem. 3. vietā ir pacēlies uz augšu Dāvis Šipkevičs. Dāvis mums ir šodien ļoti stabils, man patīk, ir skatījies, kā viņš spēlē, bet viņam arī bieži vien nogrūp tās sērijas un labie bonus punkti. Tieši tā, bet viņš cīna. Un kaut kādā brīnumainā veidā te ir iekļūst Pēters, kurš šis laiks bija mūsu B grupā. Īstenībā, jā, viņš arī ir diezgan sapieot uz augšu. Kaut gan rezultāts no viņa neesmu labs redzējis, bet laikam vispārēji ir samazinājuši savējos. Tieši tā, bet kā mēs arī redzam, Pēteris, Haralds, tas pats Normunds, ļoti tuvu punktu starpība, pāris punktiņi, Gints un Toms arī cīnās par pozīciju. Diezgan interesanti īstenībā pavērot to, kā mainās viss tas spēlētāju izvietojums tajā tabuliņā, un tagad iet pēdējā spēle ir jau pagājusi pusspēle no pēdējās spēles, notiek 4-5 freimi, tāpēc vēl, protams, mēs nezinām šodienas gala rezultātus, bet pagaidām izskatās kaut kā šādi. Šodien atgādājam to, ka spēlē 22 spēlē, rītā spēlēs vēl 28. Tāpēc pēc šodienas pagaidām izskatās situācija šādi, protams, gaidām gala rezultātus un šīs dienas maiņas uzvarētāju. Paskatīsimies, kas mums ir vispār pašā apakšā. Pastīsimies. Haralds Dambergs. Jā, tā tam būtu jābūt. Un Arturs Karpovičs. Jā, mums juniori ir pašā apakšā starp vīriešiem. Un tad, pa brīnumu, Konstantīns Paļunis, senioru čempionātu uzrādēs 24. gadā. Viņš ir apakšgalā. Kaut gan izskatījās, ka viņš ļoti spēcīgi spēlē. Bija parunājis, viņš izteicis dažus, varbūt, netik apvienojuši komentārus par savu spēli. Iet viņam diezgan grūti, nav viņš pieredz pie tāda veida apstākļiem. Cīnās un arī mēģina pavilkt uz augšu, bet pagaidām mūsu izdevies programmas viņam tas, diemžēl, netik labi izdodas. Jā. Šodien 21 vīrietis un 1 sieviete piedalās pirmajā maiņā. Nu jā, ja jūs gribat pretendēt uz čempionātu vietām, tad jums vajag vismaz 190 vidēju. Tieši tā. Kaut kā tā. Jā, pagaidām. Tad, Rihard, paldies, ka palīdzēji šodien. Paldies arī tev liels. Paskatīsimies, kā, protams, noteikti spēlētāji, kā teikt šī diena. Jā. Bet analīzēs mēs vairs neiesim, ko jūs mājās paši skatīties. Paldies, Lels, arī Edgar, tev par iespēju būt kopā šodien ar tevi un tiekamies nākamajās reizēs. Paldies. Jā.
Tātad lūk mūsu divi spēlētāji, kuriem neizšķirts pa kreisi Mārtiņš Vilnis, pa labi Elvijs Udo Nimpers. Mārtiņš straiks, Elvijs nav straiks. Elvijam šobrīd ir šāds rezultāts. Otrais spēlētājs 8. celiņā. Tā, un kad mums ir otrais spēlētājs 6. celiņā, ir Mārtiņš Vilnis. Un izskās, ka Mārtiņš Vilnis mums būs tas, kurš paņem šodienas kvalifikāciju. Ja vien kāds neuzlīs kaut 300, kur neesam pamanījuši. Varbūt Pēters Cimniņš met uz 300. Tas tā, humori. Nu, paskatīsimies, kā viņi beigs šīs spēles. Tātad pirmie 8 ir A grupa. Pēc tam 9, 10, 11, 12 B grupa. Tu netiec, protams, to Eiropas čempionātā, no? Tādā loģika kāda. Tā, Mārtiņš Vilnis mums iet 71 šobrīd. Un te mums Elvis met ārā straiks, mēģina kaut ko izspiest. Mārtiņš aizvēja. 8. Fereņš, vēl jāskatās 9. Nopietni, vēl viens. Un Elvijam arī būs 9. Tā, atejot no tēmas par Elviju un Mārtiņu, Pēteris ir spēlētājs 1.11. celiņā. Nezinu, cik tur liels tas rezultāts starpība, bet varbūt viņš pat paņemt pirmo pozīciju šobrīd. Tā. Pie rezultātiem netika paskatīties vēlreiz apstiprināt, bet ir liela iespēja, ka Pēters var paņemt pirmo vietu īstenībā. Tā, Elvijs cīnīties, Pēteris, pēdējais metiens, 10. frames, 8 punkti, kopējais rezultāts 277. Šīs dienas rekords noteikti. Tā, tagad skatāmies, kā beigs Mārtiņš Vilnis un Elvijs Nimpers. Ziniek, vai grūti saprast īstenībā, kurā vietā paliek beigās Elvijs. Dāvis tur arī bija ļoti tuvu, viņš bija 3. vietā. Dāvi rezultāti šobrīd redzu, 165, 2 straiki, 9. 10. vietā. Tā, Elvijs un Mārtiņš vēl nebeidzot, Elvijs beidz. Dāvis mums ir rekords. Ar 186 pagaidām. Elvijs 179, Mārtiņš 204 un vēl viens metiens. Ļoti skaists straiks. Iespējams uzvaroties metiens tas bija, bet jāskatās, kā tur ir starpība ar Pēteru šobrīd. 214. Dāvis, ko mums te? Dāvis beidz ar 190, kas arī ļoti tuvu. Viņš bija cik Mārtiņa augšā rakstīts 1.8? Jāiet skatīties vēlreiz rezultāti. Jāsaprot šobrīd situāciju, kas notika ar šiem rezultātiem. Kaut kas darās. Kaut kas nevar iest. Bija daudz split, daudz open. Pēter, kamēr tu vēl šeit esi, pastāst, ko tu tikko izdarīji? Tu mums biji iesāk kā švaks spēlētājs, bija visu laiku 12. tad 9. tad pēkšņi kaut kādā veidā tu esi 4. vietā. Tagad tu pat pretendēji uz 1. vietu ar savu pēdējo spēli. Kas tas tāds bija? Tas ir, tevi nedrīkst vienkārši tā palaist un novērtēt par zemu? Nē, novērtēt par zemu. Es zinu, ka man neviens nenovērtē, bet
Bet es nezinu, es vienkārši spēlēju, mēģināju tikt galā ar celiņu, cerēju uz jebkuru haļavu, ko varēju dabūt, visu veiksmi un viss. Bija grūti celiņi, vienkārši daudz spliti, un tad bija celiņi, kur bija mazāk spliti, un varēja kaut ko arī aizvērt, un sēdīs uztaisīt, un tā nav jau baigi augsto spēli, labi pēdējā. Pēdējā ir rekords šodien. Bet tā vispār gāja vienkārši smagi, tu cerēji, ka būs, un galīgi nespēlējās tā, kā bija ieplānots, tāpēc pa vidam mācās mainīt spēles plānu, varbūt tas arī bija tas, kas palīdzēja. Summa, spriežot pēc tā, kā šodien gāja rezultātiem, vajadzētu būt ok, to pa 8, bet es zinu, ka garās tāpatās būs jāvelk, tur būs augstāki rezultāti. Tur ir jāpavelk tā, lai tā stabili. Tā mums pirmā diena ir beigusies. Redzēsim, vai kāds parādīs arī, kas pārējās dienās notiek, kamēr man šeit nebūs. Tiekamies finālos. Bija ļoti interesanti īstenībā skatīties, es ceru, ka jums arī. Es nezinu, kāds tas video sanāks, bet bija ļoti interesanti sekot visādiem rezultātiem, visiem cilvēkiem. Redzēt visas tās emocijas, visus tos metienus un rezultātus. Varbūt to metienu mēs neredzējām daudz, kā gribētos, bet bija ļoti skaisti. Daudz splitu šodien tik mest, daudz slitu tik vērti ciet. Viss, diemžēl, nenoķēru, bet tā tas ir. Tad tiekamies.